Klasiskas un brīnišķīgas romances skanēja Rēzeknes kultūras namā, spilgtāk izceļot krievu dzejas klasiķu literārā mantojuma vērtības. Jaunas atklāsmes, vēl nezināmas Puškina, Ļermontova, Ņekrasova, Čehova, Gogoļa, Daļradas nianses visu šo nedēļu ir Tiņānova lasījuma uzmanības centrā. Tāpat apbrīnas vērts pasaules zinātnieku vidū ir pats Jurijs Tiņānovs. Šajā pilsētā ir piedzimis liels zinātnieks un ļoti labs rakstnieks. Viņa godam reizi 2 gados no dažādām valstīm uz šejieni dodas zinātnieki. Manuprāt, tas pastiprina šīs pilsētas iedzīvotāju patriotisko izjūtu. Pasaulē aizvien pieaug interese par krievu literatūras klasiķiem. To apliecināja vairāk nekā 30 literatūras zinātnieki no Eiropas, Āzijas un Amerikas, kuri piedalījās diskusijās par jaunatklātajām atziņām atstātajā literārajā mantojumā. Tā ir ļoti nozīmīga tradīcija, kas tiek saglabāta postpadomju telpā. Tradīcija, kas vienlaicīgi simbolizē veco autoritāšu atzīšanu, kā arī iespēju meklēt jaunus ceļus, jaunus uzskatus. Pagaidām konference piesaistījusi viens speciālista interesi, taču konferences lasījumi vēlāk tiks apkopoti Tiņānova lasījumu krājumā, kas būs pieejami arī Latgales iedzīvotājiem, tāpēc klausītāju loks turpmāk varētu paplašināties. Tā uzskata pasākuma rīkotāji un atbalstītāji. Kas atceras vēsturi un saglabā, tam ir nākotnē. Pēc tāda principā es dzīvoju, un tāpēc atbalstu to visu vēsturi, lai mani bērni, mani mazbērni, kur jau tagad ir, lai zinātu, ka tad rakstnieki šeit Rēzekne bija, ka viņi rakstīja par Rēzekni, un kā viņu tēvs vai vectēvs atcerējās to un atbalstīja to. Tas ir ļoti svarīgi priekš jauniešiem, un īpaši pret Latvijai. Tāpēc, ja nebūs Latvijas vēstures, tad nebūs arī pašas Latvijas. Lasījumu starptautisko nozīmi pavisam īsi raksturo dzejnieks Jānis Peters, kurš ir šī pasākuma patrons. Ja jau mēs tā šad un tad mokamies par Latvijas tēla atpazīstamību, tad caur Tiņānovu, piemēram, caur Sergeju Eizenšteinu, caur Mihailu Barīšņikovu, Mihailu Tālu, mēs arī darām pazīstam savu Latviju. Latvijas vārds atkal iezīmējās pasaules kultūra kartē.